I think Es domāju, after the first meeting yesterday, pēc pirmās tikšanās When we share- vakar, kad mēs dalījāmies, I hope you fell in love with the way. es ceru, ka jūs iemīlējāt šo ceļu. Actually, it is Patiesībā not always tas nav easy vienmēr for men viegli to share. vīriem dalīties. But when we get into it, then it's Bet, kad mēs tā kā ieejam tajā iekšā, tas ir, we cannot wait to hear from a brother. mēs vairs nevaram sagaidīt, And we dzirdēt feel no more otra comfortable to brāļa, share. un mēs jūtamies daudz brīvāk dalīties. So for some of us it's easy, Dažiem no mums tas ir viegli, and for some of us it's not that easy. dažiem no mums tas nav tik viegli. But we are learning one Bet from mēs another, mācāmies viens no otra, and we learn un mēs mācāmies how we can share when Kā mēs someone varam- shares, dalīties ar to, ko kāds cits ir dalījies. and we said, "Oh, this vocabulary is good. Oh. It fits me." Un es varu saprast, o šī vārnīca, tātad šis vārdu krājums, tas man der, tas ir labs, So tas as men, atbilst man. we are learning to express what is in our hearts. Un tāpēc mēs kā vīri cenšamies izpaust, mācāmies izpaust to, kas ir mūsu sirdīs. We are learning from each other, Mēs mācāmies viens no otra, and we should do it un mums tas būtu jādara, mums tas ir jādara. because the world needs to hear Jo pasaulē ir jādzird Christian man to share. kristiešu vīru dalīšanos. Because what we have Jo to tas, kas share mums is ir- very precious. Ko mēs dalāmies, tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. So that's why it is Un good tas ir for us to iemesls, share. kāpēc mums ir svarīgi So we'll be dalīties. again in small groups. Un tad mēs atkal dalīsimies mazajās We grupās. have 2 questions. Mums būs 2 jautājumi. One from the first meeting Tad ir viens of this morning, viens attiecībā uz pirmo And one tikšanos from the no rīta, second. un viens jautājums no otrās I will tikšanās. ask. Yes, these are the questions. Un tātad šie ir jautājumi. If Jūs you varētu want, you can jums tur- take a Ja jūs photo. gribat, jūs varat vienkārši nobildēt, You can take a photo, and it will be easier. un tādēļ būs vieglāk. So it's about concrete steps in our life. Tātad tas ir par konkrētiem soļiem mūsu dzīvēs. What can I do, Ko es varu darīt, or where God is calling me vai kur Dievs mani aicina to move ahead doties uz priekšu in my little kingdom? manā mazajā karaļvalstī, Workplace, darba vietā, family, ģimenē, the whole, maybe the wider family, varbūt plašākā ģimenē, can be parish, tas var būt draudzē, it can be this community of tas var būt šajā St. kopienā, Joseph. Maybe God is calling me varbūt Dievs aicina mani to take next step, spērt nākamo soli, which is concrete. kurš ir konkrēts. It can have different forms. Tam būs dažādas formas, I don't dažādi want to- veidi. Es negribu suggest Es anything. negribu jums tagad I suģestēt, don't jums want to ieteikt konkrētas influence you atbildes. in Es negribu jūs any way. ietekmēt nekādā So veidā. that's the first question. Tātad tas ir pirmais jautājums. And the second is, Un otrais ir, since all the time our relationships are kind of, they're alive. tad mūsu attiecības visu laiku viņas ir dzīves. So sometimes we get healed, Dažkārt sometimes we get mēs hurt. topam dziedināti un dažkārt mēs tiekam ievainoti. That's why we pray Tas our ir iemesls, Father kāpēc mēs lūdzam mūsu every tēvu day. katru dienu. Tēvs mūsu Forgive us piedod mums, as we forgive. kā mēs piedodam. Because we are living in the broken Jo world mēs dzīvojam ievainotā pasaulē. where people sometimes hurt cilvēki each other. Ievaino viens otru, Sometimes they want to nodara hear pār, hurt, dažreiz viņi but many times it is not in. They want to hurt someone, Dažkārt tas ir apzināti, viņi grib kādu sāpināt, intention ar to hurt. nodomu sāpināt, but many times bet ļoti bieži unintentionally. bez nodoma. We get hurt or we hurt others unintentionally, Jā, mēs gan tiekam sāpināti, gan sāpinam citus bez tāda nodoma. but we'll still get hurt, Bet vienalga mēs tiekam ievainoti. and we are called to forgive Un tāpēc mēs esam aicināti piedot or to reconcile with vai someone. izlīgt ar kādu. So Tāpēc they may be a person varbūt cilvēks in your life where jūsu dzīvē, God is calling you, kur maybe Dievs it's jūs time aicina, to un varbūt ir do something brīdis concrete about the darīt kaut relationship. ko ļoti konkrētu So, šajās attiecībās. So think about it, Padomājiet par to, and we can share in groups first. un tātad mēs esam dalīties Uh, grupās. how we Vispirms, see the answer, kā mēs redzam To these atbildi questions. uz šiem jautājumiem, and then in the second step, un tad otrajā solī we can share about what mēs varam dalīties,
what helped us in sharing mums our brother brothers. Un kas man palīdzēja tajā, ko es dzirdēju no brāļiem, kad brāļi dalījās. What helped us in making maybe this decision. Kas mums palīdzēja, lai mēs varētu pieņemt šos lēmumus. Is it more or less clear? Vai tas ir daudz mums skaidrs? Yeah? Okay. If not, just share what is on your heart. Un, ja nē, jūs tad vienkārši dalieties ar to, kas ir jūsu sirdī. These questions are just a help. Šie jautājumi ir tā kā palīdzība. There may be something on your heart that you really want to share. Varbūt jūsu sirdī ir kaut kas, ko jūs ļoti jūtat, ko jūs ļoti gribat ar to dalīties. Something Kaut kas more important than these svarīgāks questions. nekā šie jautājumi. Since the morning or maybe yesterday, there is something. Jau no rīta vai varbūt no vakardienas ir kaut kas, kas ir So if there is something ja that ir you kaut kas feel you tāds, should ko jūs share, jūtat, ka jums ar to ir jādalās. although it doesn't fit into Lai these tas two, neiekļaujās kā šajos divos jautājumos, please do share. dalieties vienalga. So this is only the help, Tātad šī ir tikai palīdzība. but feel free to Bet share esiet also. brīvi dalīties. Is it okay? So now we can go into the groups. Tagad mēs varam doties grupās. About technique, about the times. Yeah, it will be like yesterday. Yes. Yes. 2 minutes for those two questions. Okay, 3 minutes. Es izspiedu vēl ekstra minūti, tātad 3 minūtes katram. Yeah. I mean, I'll tell you I know it's short time, Es zinu, ka tas ir ļoti īsts brīdis, and we can, after this official meeting, we can share. un pēc šīs oficiālās tikšanās mēs varēsim tāpatām We have dalīties so much viens ar time to otru. share. Mums ir daudz laika dalīties. During the breaks. Pārtraukumos, I want to say, what's Bet es gribu- the advantage priekšrocība, of if you are given a short time? ja tev ir, es pateikšu, kāda ir priekšrocība tam, ka tev ir dots īsts laiks. You have to really focus Tev ir ļoti jāfokusējas on the essence uz būtību and the details un detaļas, that are not so kuras key. nav tik tādas svarīgākās, You leave them out. tu tās atstāji malā. It is also help for us Tas ir palīdzīgi, learn to tas tell palīdz mums our mācīties, testimony, pasniegt mūsu liecību, not to be too long-winded. nebūt pārāk daļrunīgiem, plaši izrunāties. So I'm not saying you have to do it in 3 minutes, but let's try. Mēģināsim 3 minūtēs. Be like discipline. Būsim disciplinēti. Okay. Thank you. Paldies!